Gan eksterjera, gan interjera krāsu izvēlē mēs esam meklējuši šos toņus vēsturiskajā un arhitektoniskajā izpētē, ko Ilze Mekša bija izveikusi rūpīgu darbu ar savām kolēģiem un zem mikroskopa izpētījusi katras ēkas iespējamos paraugus gan fasādēm, gan interjeram, gan logiem. Šai koka mājai mēs kā interesantu atradām šo vienu no pirmajiem toņiem, kas ir tāds ļoti maigi zilpalēks, un ko mēs arī turpmāk izmantojam gan šīs ēkas fasādes dēļiem. Pēdējo slāni uzklājot dēļiem ar roku un ar rotas vilcienu, un kas tādā veidā ir arī darīts vēsturiski. Un šo krāsu mēs varēsim turpmāk šai mājai redzēt gan fasādē, gan arī ienesam to kā vienu no interjera koncepta krāsām.